Sveicināti Latvijas čigānu Latviju un naudas mēs. Pieredze. Pieredze iekļauj sevi ļoti dažādas dzīves jomas, tātad garīgos, sociālos, fiziskos, fizioloģiskos, prasmes, zināšanas. Un tā pieredze veidojas tikai tad, ka viss tiek praktiski likts lietā. Cilvēks nekustās, neko nedara, nerunā, neuzstājās, neizpauž savu enerģiju, savas domas, savas idejas, savu garīgumu, savas sabiedriskās aktivitātes un neizmanto savu maņu orgānu, teiksim, redzi, dzirdim, sajūtas, izjūtas, subjektīvo viedokli nekādā veidā neizpauž, varētu teikt, ka nav šī te pieredze, jo šī pieredze nemiedarbojas, jo pieredze tikai veidojas tikai miedarbojoties ar apkārtējo pasauli, ar gaismu, ar gaisu, ar temperatūru, ar priekšmetiem, ar darbībām, kurā mēs saskaroties, saņemam atpakaļ arī vai fiziskā veidā, vai garīgā veidā, vai emocionālā veidā, labsajūtu, vai patiku vai nepatiku, kaut kādu informāciju. Mēs varam izdarīt secinājumu, ka mēs esam iegūši, sapratuši kaut kādu domu, jēgu, un tā ir tā dzīves pieredze šajā brīdī.